Labdien visiem! Labdien! Mans vārds ir Valters Gražulis, mans ir uzņēmums un partners, un šodien mēs esam Instagram live Win-Win sarunās, kurā mēs runājam ar mūsu treneriem un viesiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, par to, kā citu cilvēku pieredzi zināšanas varētu noderēt mūsu ikdienā dzīvē un pieredzē. Un šodien mums īpaši viesis Anastasija Samoilova. Anastasija Samoilova, tie, kas paskatās Google vai Wikipēdijā, mēs noteikti zinām, ka viņa ir vairāk kārtēja Eiropas čempione. Ļoti augsts sasniegumi Olimpiskās spēlēs. Šobrīd jau ir noslēgusi turnīru ar Tīnu Graudiņu Brazīlijā un neskaitām šo sportiskie sasniegumu. Tas mans galvenais uzdevums, un pagaidīsim, kamēr Anastasija pievienojās, arī būs pārnest Anastasija pieredzi sportā, tanī, ko mēs darām ikdienas dzīvē, darbā, privātā dzīvē, mūsu sporta sasniegumos. Nu, ko, Anastasija? Esmu sagatavojis jautājumus. Mums arī iepriekš sociālo tīklu dalībnieki ir sagatavojuši savus jautājumus, kurus noteikti Anastasija uzdošu. Un, ja nu paralēli ar jūsu jautājumu, droši iesūciet arī. Anastasija, čau! Sveika! Čau, Sveika. čau! Labdien! Čau! Sveika! Anastasija, es iesākšu ar apsveikumiem vakardienas vārdienā. Daudz laimes, priecīgi. Paldies! Priecīgi. Jā, nosvinēju lidostā savu vārdu dienu kopā ar savu komandu. Skaidrs. Anastasija, kur tu esi tagad? Mēs zinām, ka tu tikko biji Brazīlijā. Kur tu šobrīd esi šajā sarunā? Es vakar 11. vakarā atgriezos mājās Latvijā. Tā kā nekur nav tik labi kā mājās. Man liekas, ka mums vajadzētu likt punktu šai sarunai ar šo teikumu, vai ne? Un ir sevišķi no tavas mutes nekur nav tik labi kā mājās un likt jau punktu, jā. Jā, tieši tā. Īstenībā, cik daudz es ceļoju, visu laiku saprotu, cik Latvijā īstenībā ir labi. Paldies. Tā ir vārdi kā balzāms manai dvēselē, jā. Un ja kāds saka, vai nē, tad ir daudz jāceļo, lai saprastu tiešām, cik mājās ir labi, vai ne? Paldies. Anastasija, mums ir sagatavot šodien vairāk jautājumu. Tas, ko es iesāku arī dalībniekiem stāstīt par to, ka šodienas tas mūsu sarunas mērķis un uzdevums ir pārnest savu pieredzi uz to, ko cilvēki varētu izmantot savās dzīvēs, savās darbā, ne tikai sportā. Ja? Un to arī es viņu partneris iedvesmas runātāji, attiecīgi tu brauc pie komandām, stāst par komandām, par līderību. Pirms ķeramies klāt pie jautājumiem. Man tev, zini, kāds jautājums ir, kā tu pati sevi stādi priekšā, kā tu definē? Jo skaidrs ierakstot Google, ieejot Wikipēdijā, mums jau ir ļoti labs profesionāls apraksts, bet ja es tev pajautātu, kas tu esi un kā tu šobrīd, aprīlī, sevi stādītu priekšā? Jā, es definētu vienalga sevi kā profesionālā pludmales volejboliste, olimpiete, Eiropas čempione. Tāpēc, ka tomēr tas ir mana galvenā dzīves daļa, ir sports. Un mana komanda, Anastasija un Tīne, ir kā mans biznes. Tāpēc galvenais, ka es esmu sportiste. Skaidrs. Kā tu tiec galā visam pārējām lomām? Meitas, sieva, draudzene un viss, kas vēl dzīvē ir jādara. Paralēli, mēs visi esam varbūt draudzenes, sievas un meitas, un jāatrod vienmēr laiks, protams, ģimenē, un tas ir viens no veidiem, kā es arī atpūšos, jo, ja fokusēties tikai uz sportu un uz ceļošanu, būs ļoti grūti. Tomēr tas laiks, ko mēs pavadam ar ģimeni un draugiem, es noteikti to izbaudu, man to vajag, īpaši tā tas, piemēram, bija 3 nedēļas tagad Brazīlijā. Un es tiešām ļoti gribēju izbaudīt mūsu Latvijas pavasari, satikties ar draugiem, aizbraukt pie ģimenes ciemos un dabūt tās jaunas emocijas, kas man paliks iekšā un dos to jaunu enerģiju, jaunu mērķu sasniegšanai. Forši. Kas nākamais? Kas nākamais priekšā? Mums ir pasaules turs posms Čehijā, kas būs tikai maija beigās. Pirms tam visu laiku trenēsimies Latvijā, būsim Latvijā, tā kā izbaudīsim tiešām pavasari treniņus šeit un arī visas darbas, ko es daru paralēli kā profesionālā sportiste. Skaidrs.
Ko, tad es aicināšu izmantot to laiku, ko tu esi Rīgā un Latvijā, gan šajā sarunā, gan uzņēmumos. Nu, ko, Anastasija, ķeramies klāt jautājumiem. Tā afiša vai tas virsraksts, ko mēs bijām izlikuši, vai pastāv win-win, vai vispār eksistē win-win, jo mūsu darbā arī bieži vien saka, ka ir jāatrod win-win, bet sportā, tā ir sacensība, tur nav 50-50. Iedod un pastāst, vai vispār tāds termins sportā eksistē, un ja jā, tad kādā veidā? Nu, tīri fiziski win-win situācija sportā nevar pastāvēt, jo tomēr mums ir tikai viens uzvarētājs, viena komanda vai viens tas sportists, kurš ir tajā piedestālā ar zelta medaļu, bet var atrast sporta dzīvē ļoti daudz situācijas, kuras mēs varam izmantot savā labā. Piemēram, mums sportā tieši ir jauna sistēma pasaules tūrē, kur mums ir lucky loseris. Astoņdaļfinālā, ja tu zaudē, bet tev ir labi punkti, tad tu vari tikt arī ceturdaļfinālā. Un es teiktu, ka komandām, kuras zaudē, viņas jau izjuta uz sevis, kā ir tas zaudējumi piedzīvot, kādas kļūdas viņi pieļauja, un viņi bieži vien pēc tam ceturdaļfinālā uzvar un tiek arī pusfinālā, un pēc tam var dabūt arī medaļas. Un es domāju, liela daļa īstenībā ir tam zaudējumam, tāpēc, ka tu saņemies, tu saproti, ka tu negribi zaudēt, tu analizē savas kļūdas, jo dažreiz, kad tev viss vienmēr iet labi, mums, piemēram, šajā turnīrā Brazīlijā mēs ļoti labi nospēlējam grupu. Mēs izgājām uz spēli astoņdaļfinālā un neiet, jo mēs esam pieradušas, ka mums labi iet, mums viss sanāk, mēs fokusējamies uz to labu, kas īstenībā ir ļoti pareizi fokusēties uz labu. Bet tas zaudējums tomēr viņš ieliek tev bišķiņ zemāk un dot iespēju vispār padomāt, ko es darīju pareizi un ko es darīju nepareizi, un nofokusēties citādāk uz to spēli, jo tu negribi zaudēt atkal. Un īstenībā arī ir daudz tādi momenti manā sporta karjerā, kad tu zaudē, bet tas zaudējums pēc tam dot tik daudz, tāpēc, ka tu iegūsti tik daudz dažādu atklājumu, padomu par sevi, kā uzvesties. Jo, piemēram, mēs ar komandu no Brazīlijas Anna Patricija Dūda, mēs 2 gadu laikā spēlējam 18 reizes. Ļoti daudz. Un lielākoties mēs zaudējam, un viens no spēlēm, ko es atceros, mēs zaudējam tur 2-0, un pēc spēles es runāju ar treneru, viņš saka, jā, tev pārāk liels respekts pret viņiem. Un es tiešām tā arī sapratu, ka bija tas pārāk liels respekts pret to komandu. Un tad iznākot uz nākošo spēli, mans galvenais uzdevums bija tikt galā ar to, ka es viņas nerespektēju, ka es vienkārši eju un spēlēju. Un mēs to spēli nākošo arī uzvarējām. Tā kā caur tiem zaudējumiem var ļoti daudz ko iegūt. Un tāpat arī biznesa pasaulē, es domāju, caur neveiksmēm mums dot iespēju augt, attīstīties, jo tie izaicinājumi, ar ko mēs sastopamies, mums ir jāizmanto, lai kļūtu stiprākam. Šis ir izcils. Es saviem vārdiem pateikšu, ļoti interesanti noformulēt. Tas nozīmē, ka mēs meklējam to win-win uzreiz situācijā, bet viņš nav šobrīd. Ja? Tas win-win būs kaut kas, ko es iegūšu pēc tam tālāk, ja es mācēšu tikt galā ar šīm savām lietām. Labi, bet skaties, es atļaušu pašķirtināt šo pirmo. Ja skaties, cilvēkiem no malas Anastasija jau drusciņā atpūtusies pēc lidojuma un saka, tik pāri zaudējumam, bet diez vai tādā sekundē tas ir tas vienkārši. Zini, kas man pirmais jautājums ir? Skaties, pirmais noteikti nāk emocija. Ja, tad zaudējumā tur nav tā, forši izmantošu savā labā. Tur noteikti ir emocija un ne tā patīkamākā. Ko tu dari ar to emociju sākumā, pirms tu sāc domāt, ko varam darīt savādāk? Pirmkārt, treneris mums vienmēr dod laiku, lai mēs bišķiņ padomājam, lai mēs nomierinamies, un tikai tad mums notiek komandas sapulce. Jo es teiktu, ka liela daļa ir tai komunikācija un analīzei, un tieši komandas sapulcēs mēs analizējam, kas bija tās stiprās vietas, kas bija vājās vietas, ko mēs darījām pareizi un nepareizi. Un tad kad tu runā ar savu komandu, arī ir, man liekas, daudz vieglāk ir tikt pāri tai emocijai, tāpēc, ka tu runā, tu izskaidro, kā tu jūties laukumā, kā jūtās tev pārinieks, un jūs komunicējat, un tad paliek daudz vieglāk. Bet pēc tam, protams, pēc sapulces tu arī paliec viens pats ar sevi, un ir tāda bēdīga sajūta, bet ar to zaudējumu jau nekas nebeidzas, jo
Mēs zinām, ka mums mērķis ir tur olimpiskās spēles, pasaules čempionāts, un tas ir tikai viens no posmiem, tas zaudējums, piemēram, šobrīd, kas mums ir, un mums tas jāpārvar atkal, lai kļūst stiprākiem. Tas tikai jādomā nevis par vienu to, bet par to kopējo plānu, procesu, ka tas ir tikai process, nevis gala mērķis. Skan ļoti labi. Saki, tehniski sapulces parasti ir tanī pašā dienā, vakarā vai nākamā dienā? Nu, atkarīgs no turiena, bet es teiktu, ka 99% no sapulcēm ir tajā pašā dienā. Gandrīz vai tā kā laukumos mēs paliekam, spēle beidzās, mums iedeva tur 10-15 minūtes ar sevi padomāt, tikt pāri tām emocijām, un tad mēs arī izrunājam visu. Dažreiz arī treneri grib individuāli izrunāt, nevis komandā uzreiz ar 2 sportistiem, bet individuāli, tad tas var būt vēlāk vakarā, bet lielākoties tajā pašā dienā. Paldies, paldies. Nu, kā skaties, tas mans tiešām darbs no šīs sarunas ir pārnest šo sporta pieredzi uz darba dzīvi un tas, ko varētu, un pēc būtības es jau redzu, man liekas, ja cilvēki, ja mēs saprotam, ir dažādas neveiksmes ar klientiem, ar vadītājiem, ar situācijām, konkurentiem, jā, bet ja mēs saprastu, es no tevis saprotu, ka pirmkārt es esmu emocijās, man vajag kādas minūtes, lai nomierinātos, nu katrs var atrast to savu veidu. Un otrs arī izrunāt, vai ne? Vai tā ir sapulces forma, vai tas ir 1-1, bet izrunāt kaut kam šā vajag. Un trešais, ko es, protams, ka uzreiz, ko es sadzirdēju tevī, ka man ir, ka es tieku ārā no šīs situācijas skatoties tālāk. Man ir tas nākamais mērķis, vai ne? Man ir tas pasauli, man ir olimpiāda, mums ir lielāks mērķis, kur tiekties. Jā, tad, jā šis bija ļoti interesanti. Jā, tad viņi pastāv, bet pastāv bieži vien ne šodien. Pastāv tad, ja tu iemācies kaut ko vairāk un paskaties tālāk. Forši. Anstasija, man nākamais lielais jautājums. Mēs ielikām arī starp jautājumiem par līderības uzņemšanos, un to arī ar darba komandām runāt par to, kā uzņemties līderību. Pirms paiet par līderību, ko tu ar to saproti, es jau gribēju pajautāt par atbildību. Kā ir ar atbildību sportā un kā ir atbildība komandā? Jūs esat divatā, jums ir treneris, ir vēl cilvēki. Kur sākās Anstasijas atbildība, kur sākās Tīnas atbildība, un kā saprot vārdu atbildību? Mēs tomēr esam komanda, un atbildība ir uz visas komandas. Uz mums ar Tīnu galvenokārt, un, protams, daļa no komandas ir arī treneris. Tā kā katram ir tā atbildības daļa. Es teiktu, ka gandrīz vai nekad mēs nesakam, ka kur zaudējam spēli dēļ tevis, Anastasija, vai dēļ tevis, Tīna, zaudē spēli komanda vai zaudē turnīru, un uzvar arī visa komanda. Ne tikai Anastasija un Tīna, bet arī viss stāvs un treneris un asistents un fiziskās sagatavotības treneri. Tā kā visas uzvaras ir komandai, visi zaudējumi ir arī komandai. Un, jā, es teiktu, ka laikam vislielākā atbildība tomēr ir trenerim, ja tā padomāt, jo viņš vada to treniņu procesu. Un, jā, pēc tam arī tie visi, tā kā. Negribu uzreiz nolikt visu atbildību uz treneri, bet tomēr treneris ir mums kā galvenais vadītājs, kurš vada to komandu. Bet mēs esam tās, kuras spēlē uz laukuma. Tāpēc, jā, grūts jautājums īstenībā. Tas ir grūts jautājums, jo tie vienkāršie vārdi, ko mēs tikai ikdienā lietojam par līderību, par atbildību, bet, kad mēs sākam domāt, ko tas nozīmē, tas nav vienkārši. Jā, un atkal skaties, šis ir interesanti. Līdzīgi kā sportā trenerim, tā darbā vadītājam, nu tomēr tev jāuzņemas tā atbildība, vai ne? Kas ir tas, ko mēs gribam izdarīt, kas būs tas plāns, kas būs tas mērķis, jā? Kas būs tas mērķis, jā. Labi, saki, līderības uzņemšanās. Nu, tad tā iniciatīva, tas ir tas, ko tu dari. Nu, kā tas notiek? Pastāst. Tev nāc laukumā un saka, es visu izdarīšu. Vai, nē, man šodien nav laba diena, lai Tīna pastrādā mums vairāk. Protams, dažādas dienas var iet, bet mēs sakam fake it until you make it dažreiz. Ja tu nejūties labi, tev vienalga ir jārada to, ka tu esi līderis, ka tu esi gatavs cīnīties, ka tu izdarīsi visu tai uzvarai, jo es, kad eju uz laukumu kopā ar Tīnu, es zinu, ka viņa atdos visus savus 100% šajā spēlē, un viņa zina, ka es izdarīšu to pašu. Varbūt kādā dienā mani 100% ir tā kā bišķiņa augstāk, kādā dienā bišķiņa zemāk, bet tie konkrētajā dienā tie būs 100%. Un tā atbildības uzņemšana ir tāda, ka
pat, piemēram, mēs stāvam laukumā un dažreiz, kad pretinieks servē, mums ir jāuzņemās atbild un jāpasaka, kurš ņem vidu. Un tad es katru reizi saku, mans vidus. Dažreiz Tīna saka, mans vidus. Tas, protams, ir atkarīgs arī no taktikas, bet dažreiz, kad es jūtos pārliecinoši par sevi, vai man vajag palīdzēt manai pārinieci, tad es uzņemos vairāk. Vai arī es atceros, kad bija mums viena spēle Meksikā un Tīna spēlēja slima. Un mums tā spēle negāja, tas bija pusfināls, pirms tam mums bija ļoti daudz 4. vietas. Un es skatos uz Tīnu, un viņa pēkšņi sāk raudāt. Un viņai nav balss. Viņu pasauc pie sevis tiesneses un pajautā Tīna, tā kā, vai tev viss ir labi? Un viņa sāk raudāt vēl vairāk, tāpēc, ka viņa nevar atbildēt, viņai nav balss, un es skatos uz to, man Tīnu paliek tik žēl, un es domāju, nu, kāpēc man sevi ir jāžēlo? Man tā kā otrādāk ir jāpalīdz Tīnai un jāizdara viss iespējams, lai mēs uzvarētu. Ja viņa spēlē jau slīma, tad viņa dara tos savus 100%, tad man jāmēģina darīt tos varbūt 110%, lai viņai ir bišķiņ vieglāk. Un beigās mēs to spēli uzvarējām vienkārši dēļ tās domas, ka man bija tāds, man jāpalīdz Tīnai vēl vairāk, jāizspiež no sevis vēl vairāk, jo es jau esmu vesela. Tā kā mums tā atbildība, mēs mēģinām darīt kopā, bet mēs arī zinām, ka katra izdarīs savu maksimumu. Tas ir labi, jo tas, ko tu saki, redzot, ka es savelku tādā ziņā, ka redzi, nu, cik nozīmīgi ir tā uzticība vai uzticēšanās. Vai ne? Jo tad, kad tu uzticies, ka tas otrs cilvēks izdarīs, vai viņš ir slims vai vesels, vai viņš tev atbalstīs, tad arī dabīgāk nāk tā atbildības uzņemšanās un līderība, vai ne? Tad tu saproti, kurā mirklī tas ir tavs un kurā mirklī nav tavs. Jā. Es piekrītu. Jā, bet man liekas, ka tas arī atkarīgs no paša cilvēka, vai viņš grib uzņemties to līderību. Un man arī, piemēram, vakar atsūtīja meitene ziņu, kur viņa man prasa, es esmu ļoti kautrīga, bet treneris grib no manis dabūt komunikāciju laukumā vairāk, lai es vadu to komandu. Un man tikai ir bišķiņ bail, jo iekšā es jūtos, ka es kautrējos. Un man atbilde ir tāda, ka, ja tu gribi sasniegt kaut ko, ja tu gribi uzvarēt un lai tava komanda spēlē labi, tad tā ir tava izvēle komunicēt vai nē. Un ja tu gribi, lai viņi spēlē labi, tev ir jāsāk komunicēt vairāk. Tev ir jārunā un tev ir jāuzņemās tā līderības pozīcija. Ja treneris tev prasa to darīt, tad viņš redz, ka tu to vari. Un mēs varam arī sevi audzināt un tikties uz to līderību. Jo, ja es salīdzinu sevi, kad es biju jauniešu sportā, protams, varbūt es nebija tāds līderis, kurš es esmu tagad. Bet tas ir tās process. Bet tāpat, piemēram, es pat atceros sevi jauniešos, man pirmo Latvijas čempionātu. Un es biju komandas kapteinis zāles volejbolā, un mēs atbraucām, un man bija mērķis uzvarēt to Latvijas čempionātu. Tas jau bija fināls, mums bija jāspēlē tur varbūt 3 vai 4 spēles, un mēs vienu no spēlēm zaudējām, vienu no pirmajām. Un es savācu savu komandu, man bija sapulce par to, ka kur mēs ejam uz uzvaru, nekas, ka mēs tagad zaudējam. Un man tagad pat liekas, man bija 13 gadi vai 12, un jau tad man bija tās līderības pazīmes, ka es jau savācu sapulci, visu sāku motivēt, ka meitenes mēs varam, cīnamies un tā tālāk. Tā kā mēs varam vienkārši izvēlēties to ceļu, būt līderim. Protams, paldies. Man ļoti patīk, kā cilvēki no dažādām pasaulēm formulē šos jautājumus. Jo skaties arī šeit, vai ne? Ka parasti cilvēki vadās pēc sajūtām, ka viņam tad jāsajūt, bet tas, ko tu saki, es varu izvēlēties, vai man ir jāizvēlās, lai tur nonāktu. Jā. Bet saki, tai līderībai, skaties, arī sportā, vai tu sasniegtu daudz ko, tev ir jābūt tam iekšējam kodolam. Es arī skatījos kādās tavās iepriekšējās intervijās, kur taisnam tam dzelzs stienim, tev ir jābūt kaut kur. Tā līderība var robežoties arī ar kādu aroganci, ar kaut kādu augstprātību, ar kaut kādu to augstu cenu. Jo skaties, piedod, es garu uzdod jautājumu, bet viens ir robežojis, iepriekš minēja piemēru, ka tev ir mazāk jāciena tas pretinieks, lai tu viņu uzvarētu. Kur ir tās robežas, lai vienlaicīgi būtu cilvēks, vienlaicīgi sasniegtu daudz, vienlaicīgi uzņemtos līderību? Lai viņi ir tur.
Šis jautājums man tieši burtiski 2 nedēļas atpakaļ bija jāpilda tests ar psihologu, kur pēc testa rezultātiem man psihologi teica, nu jā, Anastasija, tu esi bišķiņ augstprātīga. Un es saku, bet sportistiem tā ir ļoti laba pazīme. Nu tieši Jā. sportā man ir jābūt ļoti pārliecinātā par savām spējām, par to, ka es esmu labākā un par to, ka es visu varu izdarīt. Tā kā šeit vienīgi, kā tu pats saki, ka ir jābūt tām robežām. Protams, tad, kad es runāju ar citiem cilvēkiem, tad tas ir viens, un tad, kad es eju laukumā, tad man ir jājūtās tai pašai labākai, pašai spēcīgākai, tāpēc, ka es, ja jutīšos citādāk, nu tad kāpēc man vispār ir jāspēlē? Es tur spēlēju, lai pierādītu visiem, ka es esmu labākā, un ja es pati sev neticu, tad priekš kam tas viss ir. Bet, nu, parastajā dzīvē, protams, varbūt tas dažreiz, nezinu, traucē vai arī nē, bet, jā, es teiktu, ka sports man iemācīja ļoti daudz, un pašpārliecinātība ir tā īpašība, kas man ļoti palīdz, jo, piemēram, publiskajās uzstāšanās man jābūt arī pārliecinātai par to, par ko es runāju, un stāvēt, runāt un pierādīt cilvēkiem, ka ir kaut kādi citi ceļi mērķu sasniegšanai. Bet, jā, nu parastajā dzīvē varbūt citi uzskata, ka es esmu dažreiz augstprātīga. Nu, tas liekas, tas, lai viņi turpina uzskatīt. Anastasija, tev ir kāds padoms, jo skaties, noteikti ir kāds cilvēks, kas klausās vai skatās mūsu sarunu, varētu padomāt, nu jā, Anastasija jau ir viegli, jā, jauna, smuka, čempione, no 13 gadiem līdere, jau viņa par pašapziņu, bet ja tas cilvēks nejūtās šobrīd, nu nav tā pašapziņa, bet viņš saprot, ka tādā darba vai sporta dzīvē viņam vajadzētu vairāk justies. Tev ir kāds padoms, ko tu šobrīd pateiktu jaunam cilvēkam vai ne tik jaunam cilvēkam? Zini kā, tā pašpārliecinātība par sevi jau nav vienmēr, nu tā kā, es varu piecelties kādreiz uz spēli, un man liekas, nu nav, nu šodien es kaut kā nejūtos spēcīgi, nejūtos labi, nejūtos tā pati labākā, bet ir tik ļoti daudz jārunā ar sevi, un, nezinu, kā to teikt, afirmācijas var izmantot, ka es esmu labākais, man viss sanāk, man apkārt ir ļoti pozitīvi un labi cilvēki. Es tiešām ticu, ka tas strādā, jo, ja mēs varam to iedomāties, tad tas tiešām var palikt arī par kaut kādu reālo lietu. Un ja mēs jo vairāk runājam ar sevi, ka mēs ticam tam, tad tas arī tā notiek. Jo, piemēram, spēles laikā, kad neiet, man tiešām tas self-talk, Jā. runāšana ar sevi ir ļoti, ļoti augstā līmenī, ka es sev saku, ticu līdz galam, koncentrējos uz vienu bumbu, man viss sanāk, es tā kā savā galvā, kad izdaru kaut ko labu, vai pat man kaut kas neizdodas, es mēģinu atrast kaut kādu vienu lietu vai pāris labās lietas, jo mūsu smadzenes ļoti daudz koncentrējas uz to negatīvo, un tiešām dažreiz vajag vienkārši atrast tās pozitīvas lietas, un jo vairāk būs to pozitīvo lietu, tad jo vieglāk būs vienkārši mūsu smadzenēm būt priecīgam, būt pašpārliecinātam un būt par līderim. Jo tas arī ir process, varbūt, kā es teicu, tā izaugsme no 12 gadiem līdz šobrīd man arī bija diezgan liela un ir, un es joprojām gribu augt un attīstīties. Un ja cilvēks domā, ka es šodien negribu, pirmkārt ir jāizvēlās to darīt, būt par līderim un būt pašpārliecinātam. Un arī strādāt pie tā, domāt tās labas domas, domāt par sevi, ka man tas izdosies. Jā, kaut kur es varu kaut ko pielabot, augt, bet ir ļoti daudz jārunā ar sevi. Paldies, tev. Jāsaka, zini kā man ļoti patīk, ka profesionālā sportā cilvēki ar tiešām nopietnību attiecās, kā tu minēji, šī afirmācijas vai paziņojuma, tā ir vizualizācija, tā ir iekšējā valoda, ko mēs runājam. Jo parasti tādā ikdienas vai darba situācijā cilvēki, nu tā kā vēl pasmīn par kaut ko, nu kā kaut kas ir kaut kas amerikānisks vai ezotērisks kaut kur, bet tas, ko es bieži vien dzirdu, ka sportisti absolūti nopietni, jo tas prāts bieži vien jau darbojās pret tevi, vai ne? Un ja tu apzināti nerunāsi labas lietas, tad prāts tev teiks, nē, viss, šeit nav jēga, necīnās, vai ne? Jā, zini, kāds mums bija pēdējais treniņš pirms Tokijas Olimpiskajām spēlēm Latvijā, pirms mūsu lidojuma. Mums treniņš bija bez bumbām.
mēs atnācām uz treniņu, un treneris mums lika pusstunda vai 40 minūtes vienkārši iedomāties uz laukuma ar kustībām visam. Tad mums nebija bumbas, bet mēs varējām kustēties, pārvietoties pa laukumu un iedomāties, kā mēs spēlēsim Tokijā. Un es tiešām ticu, ka tas strādā, jo ir arī vairāki tādi pierādījumi, kā Maikls Phelps, piemēram. Viņš varēja iedomāties savu peldējumu labāko savā galvā, un viņam būtu, ja uzņem laiku, tāds pats laiks arī fiziskajā viņa peldējumā. Tā kā mēs esam daudz spēcīgāki nekā mēs domājam, un mums arī jāizmanto tās vizualizācijas un runāšana un ticība savām spējām, lai sasniegtu kaut ko. Paldies, paldies. Es priekš sevis noteikti paņemšu, ja kādreiz dzīvē būs kaut kas vēl jāmācās detalizētāk par vizualizāciju vai paziņojumiem vai sarunu pašam ar sevi prātā, es noteikti vērsīšos pie profesionāla sportista, jo es absolūti ticu, ka tam ir potenciāls. Kaut kā tādā reālā dzīvē mēs kaut kā skeptiski pret to attiecamies un ārpus sporta tur pieteikami cilvēki rēt. Forši. Asarīt, man ir nākamais lielais jautājums. Tu jau daļai viņam pieskāries, tomēr gribi ieskicēt par komunikāciju. Tu minēji par komunikāciju, par mērķiem, par komunikāciju savā starpā, par visām šīm lietām. Pastāst, kā notiek, cik bieži par to runā. Jo es atkal no tās darba pasaules runāju par to, ka mēs vadītāji vienmēr atgādinām, ka vajag runāt par mērķiem, vajag iesaistīt. Bet tie cilvēki, ar kuriem runā, viņi tā ainu negrib. Pastāst, kā sportisti runā ar mērķiem, kā sportisti runā savā starpā un ko mēs varam no jums mācīties? Jā, komunikācija īstenībā nav tā pati vieglākā lieta, jo, piemēram, mums ar Tīnu gadu gājumā mēs sapratām, ka tas ir nereāli svarīgi vispār runāt savā starpā par mūsu sajūtām, par mūsu emocijām, par to, ko mēs gribam vai negribam un par mūsu mērķiem. Un mums arī bija pieredze tad, kad mēs runājām ar tādu mediātoru, kurš tiešām sēž un blakus jautā, kā tu to saprati, ko tu sadzirdēji un tā tālāk, lai tiešām viena lieta ir klausīties, otra lieta ir tiešām dzirdēt to cilvēku, ar kuru tu runā. Un jākomunicē tiešām ir ļoti daudz, un par mērķiem mēs runājam, es teiktu, vienmēr, gandrīz vai katrā treniņā, kuru tu ierodies, tu saproti, ka tu tagad trenējies nākošajam turnīram, lai spēlētu pret tādu un tādu komandu, vai tu koncentrējies uz to, ka tu gribi kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm, kad notiek spēļu analīze, kā rezultātu analīze, piemēram, mēs domājam, ko mēs varam pielabot, lai sasniegtu šos mērķus. Un mēs arī tādā veidā varam padarīt savu komandu vēl stiprākajiem, jo, piemēram, mums arī ir tādi knifiņi, kā laukumā, ka pēc zaudēta punkta vienmēr vajag pieiet un dot 5. Un tā arī ir komunikācija. Varbūt tu neko nepateiksi, varbūt tu iedosi 5 un tāpat pateiksi, ka tu esi mācis. Jā, varbūt nesanāca, bet tāpat mēģināji skriet uz to bumbu un dabūt punktu, jo tādā veidā mēs arī apmainamies ar to enerģiju. Un visticamāk tā ir pozitīva enerģija, nevis tu pagriezies ar muguru un aizgāji prom, bet tu piegāji klāt, iedeva 5, un jūs tādā veidā saprotat, ka jā, mēs esam kopā un mēs ejam uz vienu mērķi. Jā, teiktu. Šis ļoti labi. Arī, ja mēs to varētu iemācīties, kā tu saki, burtiski katrā treniņā, tu pēc būtības atbildes pieaugušam cilvēkam ļoti svarīgi jautājumu, kāpēc? Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka olimpiāda, tāpēc, ka karjera, tāpēc, ka čempionāts. Jā, mēs jau kā darbā bieži vien to nodalām. Mēs tur vienreiz kvartālā nosaucam to mērķi, bet tā ikdienā atcerēties, kāpēc mēs to darām, tas bieži vien aiziet. Labi, Sakanis, tas ir jautājums par komunikāciju. No darba dzīves viens jautājums, un tad jautājums, kā tu mums varētu palīdzēt, ir bieži cilvēki neizrunā šīs sajūtas uzreiz, viņas sakrājās. Līdzīgi kā ģimenē, ja? Kaut kas krājās, un tad pēkšņi šis konflikts ir dēļ sālstrauka vai dēļ mazākā iemesla. Kā šeit, vai sportists spēj ātrāk šīs sarunas izrunāt, vai arī tāpat sakrāja, un tad ir tas lielais sprādziens? Es teiktu, ka tas ir process, atkal ir jāiemācās to darīt, jo manā karjerā bija gan tā, ka tu vienkārši krāji, un tas ir sliktākais, ko var darīt, jo tad vienā dienā tā kā sabrūk viss, un tu negribi vairs atrasties ar to cilvēku, tu varbūt negribi strādāt ar viņu vairāk,
un liekas viss, jāmet visu prom un jāiet prom. Tā kā labākais veids, lai nav tik daudz tās negatīvās emocijas, runāt uzreiz, un arī pēc šī, piemēram, Brazīlijas brauciena, es sapratu to, ka dažreiz arī liekas, ka es varu tikt kaut kādai problēmai pāri viena pati, bet īstenībā tā komunikācija ar cilvēkiem, viņi daudz labāk palīdz. Manā situācijā tas bija tā, ka pirms spēles es sev kaut ko izdomāju, ka es darīšu to un to, un pretiniekiem tur ir ļoti laba serve, un es ļoti daudz uz to koncentrējos. Un es nevienu par to neizrunāju. Mēs zaudējām to spēli, un es pastāstīju savas sajūtas pēc spēles sapulcē, un man tad treneris iedod ļoti labu padomu. Viņš saka, nākošreiz, kad tev būs kaut kādas tādas domas, izrunā, pasaki to, lai tev mainās vienkārši perspektīva, lai tev tās domas ir nevis tā kā šeit, bet viņas jau mēs varam sadalīt ar savu komandu un izrunāt to. Un es domāju, ka tas bija ļoti labs padoms, tāpēc, ka tiešām varbūt, ja es to pateiktu, mani komandas biedri, viņi varētu man kaut kādus vārdus citus pateikt, ka man tiešām mainītos vienkārši tā domāšana, un es saprastu, ka jā, ka tiešām tā nav, vai arī viņi man iedotu padomu, kā es varu tikt tam pāri, vai kādus knifus es varu izmantot, lai uzvarētu to spēli, tā teikt. Tāpēc es jau aizmirsu jautājumu, bet man liekas, ka es runāju par pareizo, gribējos to pateikt. Tu runā absolūti par pareizo. Anastasija, mēs redzam komentāros, tiem, kas mums skatās Instagram laivā, tur ir komplimenti tev, tur ir sirsniņas, tā kā cilvēki tevi noteikti atbalsta, bet priecīgi. Un man ir pierakstīti arī noslēgumā jautājumi, ko iesūtīja dalībnieki. Es gribu atgādināt, ka tiem, kas mūs klausās, ir kāds jautājums Anastasijai, kurus neuzdodu, noteikti uzdodiet. Anastasija, par to komunikāciju. Man jau darbs vēl drusciņ tev to sarežģīto jautājumu. Skaties, mēs pirms tam runājām par atbildību, un tad mēs runājām, cik būtiski ir padalīties vai izrunāt, lai tu neesi viens tanī savā kastītē, rāmītī un tur. Atkal domājot par to darba dzīvi un ikdienas cilvēkiem, parasti cilvēki iet vai vienā galībā vai otrā. Vai viņš uzņemās atbildību, visu izdomāt dara, vai arī viņš visu grib izrunāt, tādējādi to atbildību uzliekot uz citiem. Es taču jums teicu, jums taču vajag. Ir kaut kur tas balans, ka vienlaicīgi es pats izdomāju, saprotu, tas ir mans, bet vienlaicīgi es padalos ar pārējiem, ja? lai es neesmu tas viens un gudrais. Kur ir tas balans? Un vai viņš eksistē? Jā, atrast balansu dažreiz ir pats grūtākais, bet noteikti es esmu par to, ka vispār mums tas darbs ir sadalīts vienmērīgi visiem komandas dalībniekiem, jo mēs, piemēram, komandā jau nav tā, ka spēlē tikai viens, treneris arī paveic mums ļoti lielu darbu, lai mūs sagatavot, tā kā katram ir savs darbs, kuram ir jādara, un tā nav tikai tīra runāšana, tas ir tiešām darbs kopā ar komunikāciju. Kā atrast to balansu? Runāt, laikam, par paveikto, es teiktu, ko es izdarīju tādā un tādā laika posmā, kas man izdevās, un taisīt tādas starp posmu sapulces par paveikto. Jo mums, piemēram, katrā nedēļas nogalā mēs izrunājam, kāda bija tā treniņa nedēļa, ko mēs paveicām, kādi bija tie treniņi, un tad mēs ejam atpūsties sestdien, svētdien. Tas varbūt nav tik tā kā oficiāli, bet par to tiek runāts, jo, ja mēs tikai runāsim, sportā, tas noteikti tu neko nepaveiksi, tikai runāšanu. Paldies. Kamēr tu atbildēji, mēs kāds dalībnieks uzrakstīja, vai būs ieraksts, jā, šis saruna būs arī ierakstā, kur mēs ieliksim Instagramā, ieliksim arī Spotifyā, tā kā noteikti varēs mierīgi minoties velosipēdu vai darot ko citu, varēs paklausīties, jā. Viens ir, es atļaušos tagad izmantot tavu vārdu, ja man kolēģi teiks sapulces pa daudz, tad es teikšu Anastasija teiks. Un iesim atkal. Nē, bet tevi taisnība, Anastasija, tā robeža nav, un paldies tev par šo vārdziņu arī par šķietam vienkārši doma, bet arī runāt par pabeigto. Ja? Nevis arī par to runāšanu, neuzlikt atbildību uz citiem, un kad viņiem tagad tur jāpilda tas, ko es gribu, vai jāpielāgojās, vai par sevi. Man ir nākamais lielais jautājums. Tu jau vairāk reizes pieminēji treneri. Un trenerim, kuram tā atbildība ir liela un jāuzņemās, un komunikācija, un būt arī tam mediātoram un izrunāt, sākt jautājumu no cita gala.
Tad manā darba pasaulē bieži vien jau sāk parādīties jautājums, vai vispār tas vadītājs ir vajadzīgs. Nu, tavā gadījumā tas vadītājs ir tas treneris. Vai viņš ir vajadzīgs? Varbūt var bez viņa. Tu esi pieaugušs profesionāls sportists, tev ir spēcīgi partneri, tev ir atbalsta sistēma. Kam tev? Kam un vai tev vajadzīgs tas treneris? Lai treneris piedod šobrīd, jā, šis ir tikai jautājums. Jā, es teiktu, ka šobrīd, ja tu gribi būt tiešām profesionāls un būt top pasaulē, tad bez trenera tu nevari iztikt. Un manā pieredzē nekad nav bijis tā, ka mums nav bijis treneris, jo treneris ir liela daļa no komandas kā vadītājam. Viņš plāno visu procesu, viņš izdomā, kad mums jābūt tajā pīkī vai kad mums tieši vajag iet kaut kādā bedrē. Tā kā es domāju, arī biznesa pasaulē tas nav iespējams, jo kādam ir jāiedod tie pienākumi, kādam ir jāiedrošina, kādreiz ir jāpasaka, jā, tu varbūt šodien jūties sliktāk, bet tu ļoti labi tiki tam un tam pāri, vai arī otrādi. Ir tādas dienas, kad negribas kaut ko darīt, un tad pienāk un pasaka, nē, Anastasija, šodien tev jāizdara tas un tas, un vadītājs mums ir mūsu atbalsta plecs. Mūsu treneris un daļa no komandas, kura mēs varam uzticēties atkal, ar ko mēs varam izrunāt un iedrošināties un iegūt papildus enerģiju un motivāciju. Es domāju, ka noteikti nav jādomā, ka mēs varam tūlīt bez vadītāja un vai bez trenera sasniegt labākos mērķus. Noteikti nē, ja jūs tiešām gribat būt augstā līmenī. Paldies, Roma. Šī, man liekas, vispār ir. Man liekas, ka mūsu laikmeta nenovērtēta iespēja, kur cilvēks saprot, ka pēc būtības tu vari katrā šaurā jomā sev paņemt palīgu, kurš būs ieinteresēts panākumos. Vai tas saistīts ar fizisko, intelektuālo attīstību vai darba sniegumu, tev var būt 4 treneri reālā dzīvē, kas tev palīdz tajās lietās. Nu, labi, arī. Bet tagad tiem, kuri klausās un kuri nav ikdienā profesionāli sportisti, un ja tas treneris vai tas viņa vadītājs ir tāds, es nezinu, kādiem vai pasaka, bet ne viņš tur ir iedvesmojošs, ne viņš ir virziens, ne viņš iedod virzienu, ne viņš atbalsta. Ko tad darīt, ja tas cilvēks nejūt, ka tas viņa treneris vai tas vadītājs ikdienā ir tas stiprais plecs un tas vadītājs? Jā, tāda situācija man arī ir bija, ka liekas, ka ir vairāk jārūpējās par to treneri, nekā viņš iedod kaut ko atpakaļ. Bet tādā ziņā, man liekas, ir vienalga jākoncentrējās uz to, ko es varu no tā cilvēka dabūt maksimāli. Nu, jo katram ir labas īpašības kaut kādas. Jā, mēs varam koncentrēties tikai uz to slikto, bet katrs cilvēks var atrast kaut ko pozitīvo. Un tāpēc tad jāizmanto tas cilvēks pēc iespējas vairāk tajā labajā, ko viņš var izdarīt. Un, jā, es teiktu, ka dažreiz ir grūti, bet ja ir kaut kāds laika limits, kā mēs strādājam ar to vadītāju, tad jāiztur varbūt līdz tam un jāizmanto pēc iespējas labāk. Un man tādās situācijas palīdzēja tas, ka es koncentrējos vairāk uz sevi, uz manu darbu, ko es daru, uz savām domām. Dažreiz varbūt kaut ko neklausījos, ne tādā ziņā, ka neklausījos, protams, es dzirdēju to cilvēku, bet es analizēju, ko es darīšu, un varbūt darīju to, kas man likās, ka ir pareizais, un koncentrējos uz savu izaugsmi tāpat. Paldies tev. Ja tas, ko es dzirdu, tas, kas tev, un es pieņemu arī liela daļa profesionālu sportistu, ir dabīgi par to, ko tu iepriekš minēji, jā, tā ir izvēle un tā ir apzināta koncentrēšanās uz šīm pozitīvajām lietām. Jā. Vai tas būtu treneris, vai tas būtu, vai tās būtu domas, vai tas būtu mērķis, bet tā ir apzināta darbība. Jā. Jo ļoti bieži tādā ikdienas skrējienā cilvēks tomēr atdod to stūri kādam citam, un tad vaino to ārējo pasauli par to, jā, bet arī sliktā situācijā. Tad mēs atgriežamies pie tā win-win. Anastasija saka par komandu vēl tāds viens jautājums saistībā ar to darbu pasauli. Mums tādā darba pasaulē bieži vien tas izaicinājums ir tāds, ka tās komandas ātri nomainās, un tad pēc būtības faktiski nepazīstamiem cilvēkiem jāsāk strādāt kopā. Un tur ir vairākas problēmas, jo problēma ir tāda, ka nav laika bijis saliedēties, nav bijis laika iepazīt, nav tās uzticēšanās, un vēl tas sliktākais bieži vien mums ar vairākiem uzņēmumiem ir tāds, ka
ka tie cilvēki, kas neidentificē tagad ar tevi, ar Anastasijas un Tīnu šo komandu, viņi jau atsaucās, mēs tur darījām tā, tur bija tā, tur bija tā. Un tad pēc būtības īsti jau nav tāda komanda, ir tāda cilvēka grupa. Vai sportā ir kaut kāds tāds pātrināts process? Nu, ja gadās, ka mums vajag sanākt ātri, mobilizēties un būt gataviem darīt lietas. Jā, mums, piemēram, ir tāds King of the Court turnīrs, kur ir iespējams spēlēt ar pārinieku no citas valsts. Un man īstenībā ir diezgan liela pieredze tajā, jo es, laikam, 8 reizes spēlēju ar 8 dažādām pāriniecēm. Un, protams, kad tu izēji laukumā, tu gribi tāpat uzvarēt, bet mēs varbūt nepazinām viens otru tā, kā mēs gribējām. Un tad īsajā laikā, tur 1 vai 2 treniņos mums ir jāatrod, kā mēs tad spēlēsim. Tad pirmais uzreiz, kad mēs satiekamies, mēs pirmkārt izrunājam vispār savas sajūtas, ko mēs darīsim varbūt laukumā, kādas mums ir stiprās un vājās puses. Un tad treniņā mēs saprotam uzreiz par tām tehniskajām lietām. Tā kā mūsu gadījumā tas ir tur kādi cēlieni patīk, ko es daru tādā un tādā situācijā. Varbūt vienkārši, ja biznesa pasaulē tas vienkārši jāuzliek uz papīra kaut kādas basic lietas darba vidē. Mums tas notiek treniņā. Un tad, jā, mēs vienkārši atkal izrunājam kaut kādu taktiku, un tad ejam un katra dara savu darbu pēc iespējas labāk. Tad atkal ir tā koncentrēšanās vienkārši uz brīdi šobrīd, uz brīdi tagad, un koncentrēšanās uz sevi, ka es varu, man ir blakus cilvēks, un tad mēs kopā abi divi mēģinam dabūt to labāko no tā, kas šobrīd ir. Un tad pa vidu, ja ir kaut kādi brīvie brīdi, tad arī ir tas team buildings, kaut kādi pasākumi, vismaz vai tā iešana kopā uz treniņu, kaut kādi joki, runāšana, un tad tu sāki pazīst to cilvēku labāk. Man patīk, ka tu skaties uz lietām, kad viņas var izdarīt un kas ir jāizdara. Ja? Kad nevis paļauties uz to, ka mums tagad būs radnieciskās dvēseles un mēs tagad 2 treniņos būsim, bet tas, ko tu sāki, ja? Tad mums vajag ātri izrunāt, ātri saprast, un tā skaitā gan profesionālās, gan tehniskās, gan cilvēcīgās lietas. Jo iet kopā uz ģērbtu vai iziet vakarā uz šajā pilsētā vai valstī, tas ir būtiski, vai ne? Jo mēs esam cilvēki. Ja? Jā. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Anastasija, vēl šajā aspektā jautājums ir, kā ar neparedzētām situācijām? Jo bieži vien cilvēki apjūk, un arī tādā pašā biznesa pasaulē ir tāds, ka tev kaut kur konkurence, kaut kas strauji mainās, un tad man jāsaka godīgi tas, ko es redzu, cilvēki bieži vien, viņi pietiekami lēni pielāgojas, viņi tā kā apjūk, un viņam citreiz vajadzīgs kāds pusgads vispār, lai pārslēgtos, bet nav laika gaidīt to pusi. Kā tas ir sportā? Kas ir tās neparedzētās situācijas, un kā tu pārslēdzies, un kā tu uz viņām rēģē? Es iesaku visiem sūtīt savus bērnus uz sportu, uz jebkuru, ne tikai volejbolu, bet uz jebkuru sportu, jo man šķiet, ka sports šobrīd mācā tieši pielāgoties. Un mūsu pasaulē, kas tik ātri mainās, tā spēja ir ļoti, ļoti svarīga pielāgoties un mainīties atkarībā no situācijām. Un jā, tiešām sportā tas notiek tik bieži, jo mums katras sacensības ir dažādas. Vienā dienā tu vari iziet, būs saule, viss spīdēs labi, vai pēc tam nākošajā dienā lietus, vai vienā un tā pašā spēlē var būt gan stiprs vējš, gan lietus, gan saule. Un mums vajag pielāgoties, un mums vajag atrast to veidu, kā mēs vēl varam uzvarēt to spēli, jo mēs visi sportisti esam vienā un tā pašā situācijā, un ja tu tiksi labāk, ja tu pielāgosies labāk tai situācijai, tad tu arī uzvarēsi. Un es teiktu, ka tad mums ir jābūt gan plānam A, B un C, lai mēs varētu, ja plāns A mums nestrādā, tad mainam mūsu taktiku, ejam uz plānu B. Plāns B pamēģinājām, nestrādā. Mainam, tad ejam uz plānu C. Un nav jābaidās, man liekas, kaut ko mainīt. Jo tās izmaiņas, bieži vien cilvēki var būt ļoti konservatīvi un tikai iet uz to vienu un to pašu, bet dažreiz ir jābūt ļoti elastīgam un mainīt, ne tikai, ja tev mainās apkārt, jābūt gatavam mainīties arī pašam ar sevi. Bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi koncentrēties uz to, kas notiek šobrīd. Jo tas moments ir tikai šobrīd, un man pašai ļoti patīk plānot īstenībā. Bet tu vari saplānot ļoti daudz ko,
un tas varētu nestrādāt. Un tāpēc vienkārši ir jādomā un jārisina situācija ar tām problēmām, kas ir šobrīd. Es pat dažreiz par sevi domāju, ka, tu kaut kur lido, un tev tāds, tur uz vietas tiksim galā. Tu pat negribi par to domāt, tāpēc, ka tev šobrīd ir kaut kādas citas domas, un ja tu saplānosi to tagad uz nākotni, varbūt tas galīgi nestrādās. Tā kā, man liekas, koncentrēšanās uz tagad, bet tāpat, lai ir kaut kāds plāns A, B un C, kā tu vari rīkoties konkrētajā situācijā, lai paveiktu to. Paldies, paldies. Un lai kā, man liekas, psiholoģiski skaidrs, ka liela daļa no mums grib to drošību, grib to komfortu, grib kaut kā tās savas lietas savās vietās, un tomēr tā mūsdienu pasauli ir ļoti mainīga, vai ne? Un tur ir vienalga, ka tas ir sports vai darbā. Nu ko, ļoti labi. Astrid, man ir, mēs lēnām tuvojamies sarunas noslēgumam, man ir šie jautājumi, ko dalībnieki iepriekš iesūtīja. Tas viens ir, viņš var skatīt, kad es viņu pierakstīju, viņš izklausījās vienkārši, bet tad, kad es jau domāju, kā tev viņu pajautāt, viņš nav tik vienkārši. Nu, skaties, tas pirmais jautājums ir sekojošs. Kas motivē vairāk, kritika vai uzslavas? Nav vienkārši jautājums tiešām. Es teiktu, ka es esmu par uzslavu metodi, jo es sportā saskāros ar emocionālo vardarbību diezgan no trenera puses, un man šķiet, ka cilvēks savu maksimumu jebkurā jomā var sasniegt tad, kad viņam ir tā pozitīvā enerģija iekšā, un tad, kad viņš ir atslābis, tad, kad viņš nav tā kā tāds, es visu izdarīšu, bet tad, kad viņš ir tāds elastīgs, plūstošs un viņš ir gatavs arī tām pārmaiņām, jo tad mēs varam rīkoties pēc savas gribas, mums ir tās labākās domas un ir tā enerģija, lai kaut ko sasniegt. Tā kā, un ja tev vienmēr saka, ka tu esi ļoti labs, man liekas, mūsu sabiedrībā Latvijā to bišķiņ tā pietrūkst, jo amerikāņi, piemēram, viņi visu laiku domā, ka viņi ir paši labākie, un mums arī vairāk ir jādomā no tā skata punkta, ka mēs esam paši labāki, nevis tie, ka mēs tur esam kaut kādi maziņi, vāji un tā tālāk. Nē, mēs esam spēcīgi īstenībā. Paldies. Jā. Es tikai varu pievienoties, es piekrītu, ka ilgtermiņā noteikti pozitīvās lietas, un es tev piekrītu, ka ja lielās nācijas ir pieradušas sevi slavēt, vai viņiem ir tik daudz cilvēku, ka viņiem viens par otru jācīnās, tad tās mazās valsts un mazās nācijas bieži vien mēs esam pārāk pieticīgi. Ja? Un pa daudz tad nebūs. Pa daudz noteikti nebūs, pat ja tas būs izklausīts. Nu, forši. Ansri, otrs jautājums, kas arī man likās ārkārtīgi interesants, bija tāds, ko tu ieteiktu sev, ja sāktu karjeru tagad? Likt sev augstus mērķus un vienmēr ticēt, ka es to varu sasniegt. Es principā tā arī vienmēr biju darījis, bet vēl vairāk, tāpēc, ka tās pārliecības nekad nevar būt pa daudz, un dažreiz ir labāk uzlikt sev liekas, ka kaut ko nereāli, ka tu tur kosmosā aizlidosi. Bet viss tiešām ir iespējams, un viss ir mūsu iespēja robežās. Nevar būt kaut kas neiespējamais, un domāt, ka man pietiks varbūt ar kaut kādu 5. vietu, piemēram. Pēc tam tāpat, ja tu tiksi līdz tai 5. vietai un zaudēsi, neizmantosi kaut kādu iespēju, būs bēdīga sajūta. Bet, ja tu uzliec sev 1. vietu un esi 2. Tad būs ok. Un ja tu būsi tiešām 1. un uzvarēsi, tad tu sasniedz savu mērķi un ir jāpriecājās tiešām par katru gūtu uzvaru un par katru sasniegumu, kas ir. Tu raksti savus mērķus, tu viņus atceries, tev ir kaut kāda tava tehnika, kā tu ar viņiem strādā? Ja es mēģinu pierakstīt, gada sākumā man kaut kā tas 31. decembris, 1. janvāris liekas ļoti maģisks un man patīk. Tāpēc es vienmēr mēģinu pierakstīt, un es arī vienmēr rakstu to jau tagadnē, ka es, piemēram, es esmu pasaules čempione. Varbūt es vēl neesmu pasaules čempione, bet es jau rakstu, ka es esmu, tāpēc, ka man vajag to iedomāties, noticēt tam un to saprast, un tad tiešām es varēšu to izdarīt, nevis ka es gribu būt pasaules čempione. Varbūt biznesa pasaulē tā nestrādā, tur tiem mērķiem jābūt konkrētiem, bet mūsu cilvēku galvā, kad mēs par kaut ko iedomājamies, man liekas, ka tā ir daudz vieglāk, ja mēs uzrakstam to jau tagadnē. Es gribu
piekrist, jo patiesībā pat psihologi ir skatījušies, ka redzēt, psiholoģiski tā tagadne, viņa arī parādīja gadījumā ir kaut kur kādas nepārliecības vai šķēršļi. Jo, ja tu tagad nevari to pateikt tagadnē, un jau tev ir kaut kāda blokiera, tad jau skaidrs, ka arī fiziskā pasaulē tā zemapziņas pretos ir. Nu ko, un trešais noslēguma jautājums. Ko iesaki cilvēkiem, kuriem ir grūtības ikdienā sevi motivēt? Man ļoti patīk šis jautājums, jo kādreiz cilvēks skatās no malas un liekas, nu jā, viņi jau visu māku un zina, bet tad cilvēks saka, nē, nu man šobrīd ir grūtības sevi motivēt. Ko tu ieteiktu? Ko tu ieteiktu šim cilvēkam? Disciplīna, tāpat iet un darīt. Nevis sēdēt uz dīvāna un žēlot sevi, cik man ir grūti, bet enerģija tiešām veidojas tad, kad mēs kaut ko darām. Ja mēs aizējam uz to svaru zāli vai aizējam paskriet, varbūt no sākuma tev negribas, bet tad, kad tu to dari, un īpaši pēc tam, kad tu to izdari, atceramies par tām sajūtām, kad mēs paveicam kaut kādu labu darbiņu. Nu, taču ir tā patīkamā sajūta, ir tie hormoni, kur jau izdalījies mūsu asinīs, un tad ir tāds, cik forši, kāds es esmu malicis, un paslavēt sevi pēc tam, tā kā iet un darīt, un tad būs arī enerģija, un motivācija, un viss. Un tas sākās otrādāk. Nevis sākumā gaidīt motivāciju, un tad iet, bet sākumā iet, un tā iešana tas ģenerē to motivāciju. Vai ne? Tieši tā. Tieši tā. Paldies. Nu ko, Anastasija, es taisīšu tādu nelielu apkopojumu no savas puses, un tad es aicināšu arī pēc tam tevi apkopot, kas ir tās domas, kas tev radās šajā sarunā, jo es vēlreiz gribu pateikt paldies, ka mums bija iespēja par šādu sarunu, jo man liekas, tā ir tāda ekskluzīva mūsdienu iespēja. Ja man jaunībā kāds teiktu, ka es varētu ar Eiropas čempionu, olimpisko spēļu dalībnieku aprunāties un pajautāt detalizēt, ko šis cilvēks dara, tad liktos neiespējami. Un šodien, kā tu saki, tev jauna meitene var uzrakstīt un pajautāt, ka viņai treneris saka, uzņemies līderību. Un tas liekas fantastiski. Mēs esam sasniedzami. Un tā kā, jā, paldies tev. Liels paldies tev par šo. Un tas, ko es noteikti no sevis, es vairāk atzīšu, ko es personīgi iemācījos, jo tas, ko es noteikti iemācījos, ir par win-win zaudējumu gadījumā. Viņš ir tad, ja es kaut ko iemācos nākotnē. Un tas, man liekas, ir ģeniāls formulējums, jo skaidrs, ka tādā mirklī tas nav, bet attiecībā tas win-win nākotnē, tas pavisam ir tad, ja tu kaut ko iegūsi, tad patiesi, vai to nav zaudējumi. Otrs, ko es noteikti, ko tu man apstiprināja daudzkārt, ir šis apzinātais darbs ar sevi. Jo tas prāts, vai zemapziņa, vai kaut kas mūsos, diemžēl kādreiz cīnās pret mums. Un tāpēc šī vizualizācija, iekšējo valoda, šīs sarunas par to, viņa ļoti būtiska. Un trešā lieta, ko es no sevis, ko es priekš sevis paņemšu no tevis, ir izvēle. Man ļoti patika, ka tu daudzās atbildēs lieto vārdu izvēle, ka šeit tu vari izvēlēties, un tad tu izvēlēs, un tad jau tas rosās. Jā, no manas puses ārkārtīgi liels paldies, Anastasija. Kas ir tas, ko tu gribētu apkopot, vai iespējams es tev nepajautāju, bet tu noteikti mūsu klausītājiem gribi pateikt? Man pirmkārt ļoti patika tavs apkopojums, paldies tev. Tiešām skan ļoti iedvesmojoši, un es gribētu vienkārši visiem vēlreiz atgādināt par to, ka mums ir jārunā ar sevi, jāslavē sevi un jāliek sev augsti mērķi, tāpēc, ka mēs esam daudz stiprāki nekā mēs domājam, un mēs varam paveikt ļoti lielus darbus, un tiešām viss ir iespējams. Es nekad nebiju domājis, ka es varētu kļūt par Eiropas čempioni vai kvalificēties olimpiskajām spēlēm, bet es jau to paveicu divreiz. Esmu divreiz bijusi olimpiskajās spēlēs, divreiz uzvarēju Eiropas čempionātu, un viss ir priekšā. Jautājums ir tikai par to, cik es tam ticu un cik daudz darba es tam ielieku. Tā kā novēlu jums arī iet uz saviem mērķiem, katru dienu smaidīt par to un būt laimīgiem arī. Paldies. Anastasija, vēlreiz liels paldies, un es domāju, noteikti es ieguvis daudz vairāk fanus arī ārpus sporta pasaules, kuri tagad personīgi turēs īšus un skatīsies par to, kā tev ir sportā. Paldies tev. Par jūsu komentāriem arī ļoti, ļoti jauki. Paldies. Jā, paldies par sarunu un uz tikšanos iedvesmas sarunās. Jā, tā.